Māmas mēs mīlam katru dienu, bet mājā par viņām piedomājam jo īpaši. Ja Ļena tiek lolota tik daudz bērnu sirdīs, viņa ir uzņemošā ģimene jau 13 gadus un dāvā pilnvērtīgu dzīvi 16 bērniem. 16, man tas liekas, daudz, ļoti daudz, varbūt par daudz, bet tavs klēps, tava mīlestība ir bijusi ļoti svarīga un nozīmīga. Tev pašai tava bērniņa bioloģiskie ir 4. Kurā brīdī tu jūti aicinājumu dalīt savu ģimeni? Man vispār visu laiku mums bija ļoti liela ģimene jau pie mammas. Jā, mēs bijām 6 brāļi, māsas bijām. Un es visu mūžu, es nezinu pateikt no bērnības, visu laiku biju auklīt kaimiņu bērniem, saviem bērniem. Gala rezultāts, ka gribēja palikt pa audžu vecākiem, mums bija ģimenes draugi, kuri arī ļoti liela ģimene. Jā, mēs tur ciemojamies, mēs braucam uz tādiem, jau nebija apmācības, mēs braucam uz salidojumu, braucam uz nometnēm un jau tad iepazinos ar audžu ģimenēm vairākiem. Jā. Un kad jau pašiem paauga bērni, jau aizgāja mācīties uz Rīgu, mācīties tālāk, un palika viena maza peciņa, kurai bija 3 gadiņi, un visu laiku viņa līdzi. Un es jūtu, ka viņi jau sāk runāt tā kā pieaugušiem vārdiem, ka viņi nebija kas blakus tāds. Un tad man te ģimenes draugi pateica, pamēģini paņemt kādu bērniņu, lai nebūtu viņai garlaicīgi. Kā ne garlaicīgi, bet lai nebūtu tukša māja, lai viņai arī būtu tāda vairāk. Un es tiešām redzēju, ka daudz bērni tādi, iepazinos ar daudziem bērniem, no kuram nebija mammas. Vai bija mamma, bet kāda mammas bija tāds. Un viens nosaukums, ka mammas bija, un tad viņi nāca pie mums arī tie bērniņi un palika. Un tad es pamēģināju izmācīties un devu jāvārdu, ka mūsu ģimene var pieņemt vēl kādu bērniņu. Un pēc ilga laika jau tev es nākošā dienā man zvanīju, es dabūju apliecību, ka es esmu audžu ģimenē. Es dabūju, atceros, tas bija kaut kur decembrī. Un pēc dažām dienām man jau zvanīja, ka brauciet, iepazīties, bet galvenais viss tāds bija pārsteigums, ka man jau piedeva pusauģi. Uzreiz lieli bērni. Uzreiz lieli bērni nāca. Un tiešām tam puikam bija, tur problēmas kaut kādas, vai nevarētu, palīdzēt bērnam. Viņam bija 13 gadi. Es domāju, ak, tu Dievs, mēs aizbraucam, tiešām iepazīties, aizbraucām uz Kaķīšu bērnam bija jau, un tad ieraudzījām to puiku, kā pusaudzis, auskars ausīs, un mati tādi, un biks tāds, un tāds bija. Ak, tu Dievs, man taču tikai mājas tikai 3-gadīgs bērniņš, un meitene vēl pie tām, un šitāds zēns. Tad mēs iepazīnāmies visu tā, es saku, labi, padomāsim. Aizbraucam mājās, un tomēr, ļoti liels manai meitei, 3-gadīgai meitei tāds puika. Bet galvenais, mēs bijām bērnam 4. un 6. mums bija pasākums Rīgā, mēs braucam ar ģimeni un zvana. Tas puika tika pie jums, es saku, kā? Es saku, mēs taču vēl nepateicam jāvārdu, bet viņš atbrauc pats līdz Skandavai un gaidīja mūs. Viņš gaidīja? Gaidīja, pieturā, gaidīja mūs. Mēs griezamies atpakaļ un tiešām sēdēja pieturā un gaidīja. Un tā mēs viņu paņēmām. Protams, pēc tam tik sākam dokumentus, visu kārtot un ko. Tā viņš mums pirmais bērns iegāja 13-gadīgs puika. Pirmā satikšanās Kaķīšu bērnam, un otrā autobusu pieturā. Jā, autobusu pieturā. Kā ceļa biedrs jūsu dzīves ceļa biedrs. Šobrīd viņam ir jau 28. Ko viņš ir paveicis, ko viņš ir sasniedzis savā dzīvē? Viņš pabeidz, viņš bija īpašs bērniņš arī. Viņam bija tāds, bet viņš pabeidz Lamiņu skolu un pašlaik strādā Zviedrijā. Pelna, un, protams, ka viņš brauc atpakaļ pie maniem, tas nekas. Viņš katru reizi atbrauc, un tik tālu netika, tepat ir pie mums. Un pēc tam nākošais bija pēc jaungada zvans. Nevarēt izpalīdzēt, tur kaut kāda notika ģimenē, 2 bērniņi, puisīts un meiteni. Puikam bija gadiņš, meiteni bija 3 māsiņai. Un kaut kāds ģimene tur sanāca tāds, ka vajadzēja steidzami izņemt ārā. Un, uz kādu nedēļu zvans un pie durvīm klāt. Es pat attaisu durvis, stāv 2 knipiņi. Labi, paņemsim uz to nedēļu.
Nu, tā viņi palika uz mēnesi, uz gadiem. Un jau šodien. Jā, jau puikam jau 15 gadi, jau liels, jau līdz šim gadam brīdi viņš te. Un pēc nedēļas man zvan, ka Rīgā maziņš 2 mēnešu meitenīte. Tā ļoti strauji. Strauji, ļoti strauji. Es saku decembris, janvāris, februāris, marts. Un tad tev iedeva pavisam maziņu 2 mēnešu. Jā, 2 mēnešu vecu meitenīti. Tad jau aizbraucam iepazīnos. Nu, ko tur iepazīties? Nu, maziņš, zīdainīts. Un tad mēs arī atvedām mājās. Un pēc kādas 2 nedēļām bija klāt nākošie bērni. Bet kā? Nu, vienkārši kaut kā. Kā? Un tā vienkārši tā viņa nāca un tu viņas ņēmi un tā ģimene. Un tad vecākam, tam pirmām puisītim brālis. Brālis arī bija Kāķiešu bērnu namā, un kaut kā viņas nokārtējām to viesu ģimenes statusu. Jā, viņš sāka braukt sestdienas, svētdien, nu tā palika pie mums vienreiz, otrreiz, un tā viņš beidz skolu Virbos, laikam, un tad viņš teica, ne, es gribu palikt pirms pavisam. Un tā mēs nokārtojām, un viņš palika pavisam. Tagad viņam jau 26 gadi, viņš arī strādā Zviedrijā pašlaik. Un tad man pazvanīja cits novads Vāriņties, un kā esot puisīts mazais, gadu vecs, vai nevar. Mēs aizbrauc, tur bija ģimene ar 5 bērniem. Jā, un es tiešām paskatījos, ka, pa daudz, bišķi pa daudz. Un es teicu, labi, es paņemšu to meiteni, to mazo puisīt. Un tad mēs paņēmām Evu ar brālīti. Nu, tad pēc kāda gada atnāca māsiņa klāta, vēl viņiem klāta. Un tā mums palika ļoti kupla ģimene. Un tad kaut kādā brīdī tu tomēr tā kā pieņēmi lēmumu, ka tad pietiks. Nē, tā mammas jau dzemdēja ļoti daudz, un vienkārši pēc likuma tu vairs nevari paņemt. Jā. Protams, bet ja likuma rāmas nebūtu, man liekas, ka tu būtu tā ģimene, kura tomēr... Jā, taču ir bērniem, ir brāļi māsas, un viņiem ir brāļi māsas, un tur jau mammas dzemdē katru gadu. Jā, bet tā sanāca, ka tiešām bija pa daudz. Tam visam arī ir tavi bioloģiskie bērni. Viņi kaut kādā brīdī nesajūtās tā kā apdalīti, ka tu esi tik ļoti daudz tiem bērniņiem. Nē, vispār nē. Tā nav bijis nekad jādzird pārmetumu no bērniem, kad mammatums pietrūki, tu biji tur ar Evu vai ar vēl kādiem. Nē, tiešām jau vajadzēja palīdzību maniem bērniem. Es vienmēr palīdzēju, vienmēr biju, un nekad nav teikts, ka nē, es nebraukšu, neiešu, un jebkurā man meitais, ka mazie dzima, es visu laiku biju klāt, gan arī 2. dienā, un vienmēr palīdzēju, un tu esi, gribās teikt, tu esi tāda mamma, un tā kā mēs iepriekšā runājām, kad ja tev nebūtu šie auģbērniņi, tad visticamāk tu būtu ome saviem mazbērniņiem, un ka tas ir tas tavs dzīves ceļš, un bērni ir tavs aicinājums. Ja? Bet tik daudz... Tur noteikti ir kaut kāds režīms, kaut kāda lietu kārtība, lai tu visus viņus izvedātu. Bērndārzs skolas, viņi tev apmeklē pulciņas. Kā tev izdodas strukturēt to dienu? Tur nevar tā vienkārši šodien es gulēšu līdz 10 rītdien, līdz 7 parīt vispār visu dienu. Nē, mums tā nav. Man sanāk 6 jāceļās, 6, un tad brokastis kamer, un 7 ceļ visus bērnus. Un tad mēs visi kopā. Tāpēc, ka mums ļoti labi sanāk, ka mūsu skola bērndārs pa ceļam. Viss vienā vietā, un tad pirmie iet skolnieki, un tad bērndārs viss. Tad ir mākslas skola, mūzikas skola, sporta skolas. Bet tev par visiem ir jāatcerās, kuram ir mūzikas skola, kuram ir mākslas skola. Tev ir kaut kāds tāds dienas grāmata, kā tu to visu. Nē, vienkārši tādā režīmā jau tik sen, ka jau zini, kad ir treniņi, kāds, jā, tu jau zini, kas ir kur sacensības, kur viss jau ir. Un bērniem nav tādas lielas izvēles neiet uz treniņiem. Tas ir tāds tavs uzstādījums, kad ir jāiet pulciņos, ir jābūt Nē, ja tu esi pirmais, kas bija bērniem, iesim, darīsim, kur gribiet. Jā, ja viņi ir 1. klasē, izdomāja, ka viņš būs futbola pulciņā, tur ies, un tad viņš, piemēram, Aivaras, viņš jau 6 gadus, un es teicu, nevar būt tā, ja tu sāki, tev jāpabeidz. Nevar tā, šodien es būšu futbols, nākošu dienu būs tur volejbola spēlēs, un pēc tam vēl kaut ko. Nē, ja tu apņēmies, tev jāpabeidz, un jāpabeidz līdz kamēr
ja tu apņēmies. Jā. Tad tādi diezgan tādi stingri rāmi un motivējoši, atbalstoši. Mēs tā izrunājamies. Mēs tā esam... Tas ir ļoti, manuprāt, ļoti pareizi, jā. Bet vēl bez ikdienas, kad jūs celaties, tu celies 6, jums ir arī saimniecība mājās. Jā. Pastāst par savu saimniecību. Kā laukos, viss, kas ir, jā, viss. Es jau pirmā ceļos, es no rīta pati visu to izdaru, viss sariktēju, jā, un pēc tam pēcpusdienā ir katram savs pienākums. Vienam ir vistas, vienam ir truši, vienam ir savi darbi, ko jāizdara, jā, un tiešām atbrauc un palīdz, ļoti palīdz. Un arī dārziņš, kurš ir jāparavē, ir kartupeļu talkas. Jā, tas ir, man patīk kartupeļu talka mazbērniem, tie ir sajūsmo šausmīgi pa lauku darbiem, saka, jā, viņiem patīk laukos ļoti patīk. Kā tu motivē bērnus visā šajā procesā iesaistīties? Bērni ir bērni, viņi taču tomēr izvēlās laiku vairāk pavadīt spēlējoties. Es nedomāju, ka es no rīta līdz vakaram strādāšu tādā pašā darzā un viņi gulēs tur. Neviens tā bērns nedara. Viņi redzēja, es eju laukā, viņi liek iet līdzi visi. Jā, un no rīta mēs zinām, kādam ir vasarā pienākumi jāizdara visiem un tā mēs ejam kopā. Un es zinu, ka tu arī ļoti lepojies, tev ir bērniem arī tāda liela sasnieguma sportā. Mācībās un sportā. Mācībās un sportā. Jā. Mācībās brauc uz olimpiādiem un labi sasniegumi ļoti olimpiādēm un sportā arī ļoti labi sasniegumi, jā. Bet mums ir mācības, tas ir viņu darbs un par to, viņam tas ir pienākums, viņam mācīties. Jā. Mēs tā vienojamies, es saku, es strādāju, lai jums dotu visu, jums ir mācība, lai parādīt savas labas atzīmes, ne tikai man, bet ka jūs mācāties labi. Es saku, es jau savu daru, kā labi daru. Jā? Es saku, es jau neizvaru puszaļus kartupeļus, neiedod jums. Jā? Un tad jūs mācāties, cik jūs spējat mācīties. Tas ir viņa pamatu uzdevums. Jā, mācības tas ir viņiem. Jā. Bet tas arī nozīmē, ka tu seko līdz tam visam procesam. Daudz seko, jau dusmīgi paliek. Jā, bet visu laiku es mēģinu tā, meitenes 6. klasē, es jau mēģinu tikai pajautāt, vai tu izpildīji. Un viņi ļoti labi zina, ka es jebkura laika varu pārbaudīt. Viņa nevar tā. No sākuma mēģina, ja mums nav mājas darbi, mēs izpildījām. Tad, protams, tad mums sēžam, raudām, bet mēs pildām. Tāpēc es varu pajautāt 10. vakarā vai 9. vakarā. Un, ja nav izpildīt, mēs ceļāmies. Un ejam darīt. Jā. Tāpēc, ka to jāizdara. Tā nevar pateikt, es izpildīju un beigās. Un viņi saprata, ka es jebkurā laikā varu pārbaudīt. Jebkurā laikā. Un nav izpildīts, ceļās un pildu. Un tad mēs sēžam līdz 12. Un tev tam visam vēl ir spēks. Jā. Un pacietība. Jā. Tu pārsvarā vairāk vai mazāk esi viena, jo vīrs ir prom. Tu arī esi mums no tām stiprajām sievietēm, kas spēja nest, celt, velt un vilkt un visādi citādi. Tas arī tev tāds mantojums no savas mammas, vai tu neanalizē šīs dienas kaut kādas grūtības, tu vienkārši ej un dari, jo nav variantu, un tu esi harmonijā ar to, un viss ir kārtībā. Jā, es vienkārši eju un daru. Es saprotu, ka manā vietā neviens to neizdarīs. Protams, gribētu paslinkot, bet nevar ļauties citiem, ko izdarīs manā vietā. Es vienkārši eju. Tu nekonfliktē ar sevi dēļ kad tev ir tur vīram nav jādzer pārmetumu. Vēl bez taviem ikdienas pienākumiem visu aprūpēt, samīļot, pavadīt, sekot līdz pa pēdām vai apmeklēt visas pulciņas un tā tālāk iedrošināt un turēt arī tādu stingrību. Tev vēl bez mājasaimniecības un 16 bērniņiem ir vēl arī sava kafejnīca. Jā. Sabilas man pat gribētos teikt sirdī. Kas tas tāds bija? Kurā brīdī vēl tev vajadzēja kādu izaicinājumu? Kad tas gadus atpakaļ mēs ar citiem tādiem draugiem vai ko mēs tā vienojamies, ka mūsu Sabilē nav tāda. Ir mazi bērni, ļoti daudz mazi bērni, bet mamiņas grib pie ārsta aiziet, grib vienalga kaut kur un nav kur atstāt bērnījus. Un mēs tādā brīdī piedāvāju to māju ēku nopirkt. Es nopirku viņu un mēs izdomājām uztaisīt tur dienas centru bērniem.
Jā, pirms Covid tas bija ļoti daudz bērniņu. Bija tiešām mammas atstāja uz stundiņām, uz 2, citi pusdienu. Nu, kā, ja bērns mazums, ka vecākiem kaut kur jāizskriet un mammai jāizskriet. Un mums bija tāda auklītes, kas pieskatīja to bērnu. Un tur bija tāda nodarbības, mēs bijām logopēds, muzikāls nodarbības mums bija. Bet, Covid laiks, visi juka tādā laikā. Un tad man teica, Sabila nav kur strādniekiem paēst. Jā, ļoti daudz celtnieki, tādi, te paši tur pārdevēji vai kas tur nebija kur paēst. Un mēs pamēģinājām atvērt tādu, ēdnīcu, tātad pusdienas piedāvājums tikai tāds, jā. Ļoti labi aizgāja. Pati arī strādā, gatavo pusdienas, jā, pusdienas. Un aizved bērnus uz skolu, un tad sāku gatavot pusdienas, tāpēc, ka man bērni arī atnāk uz pusdienām, un viņas mūzikas skola, mākslas skola ir līdz 5-6, un viņi, protams, grib ēst. Viņi atnāk pie maniem paēd, un tad iet uz saviem, kas iet uz sporta pulciņām, kas iet uz mākslas un mūzikas skolu iet. Un tā es viņus gaidu visus tur, tad ir centriņā, lai nevajadzētu braukāt mājās turpat pakaļ, un tad sagaidām un braucam mājās visi. Un sākās vakar. Un sākās mācības. Un tad sākās mācības, kamēr mēs izpildām visus mājas darbus, un pienāk vakars jau klāt. Tiešām esmu priecīga tur, kur es esmu šobrīd, un es esmu ļoti laimīga. Un tas brīdis, kad man tika dota tā mājas sajūta un vispārējais, tas siltumiņš, ka tev ir, kas tev apčubina, dod, un ka tev ir cilvēks, ko tu nosauc par mammu, tā ļoti negaidīti un patiešām uzskata viņu par savu mammu un to, ka viņa ir tas, kas tev rada šo foršo atmosfēru un visu parāda, kāda ir dzīve. Bet tā dzīve līdz 8 gadiem un tagad esot esošajā jaunajā īstajā ģimenē, gribās teikt. Bet tev nav bijis tomēr tais pusauģu vecumā kaut kāda tāda sajūta un gribās satikt tomēr bioloģiskos vecākus, parunāties, uzdot pāris jautājumus. Kāpēc tā? Par to tik ļoti nedomāju, jo iet dzīves priekš un ir daudz par ko citu domāt, bet es viņiem vispār neko nepārmetu. Es esmu jau visu piedevusi, es varu runāt ļoti brīvi par to. Tāpēc, jā, es esmu pateicīga par to, ka viņi man ir radījuši un par to, ka man ir dota tā dzīvība, lai šeit būtu. Ar tevi ir arī brālīts un māsiņa, ja? Jā. Tad jūs esat no vienas ģimenītes, 3 bērniņi savā īstajā ģimenē šobrīd, ja? Jā. Tu mācies? Jā. Kurā klasē? Šogad es mēģinu savilkt visus galus savā 12. klasē. Pēdējais gads vidusskolā un tad jau sako kāda augstskola. Vai tev arī ir sasniegumi sportā? Jā, es mācos Marijāņu sporta ģimnāzijā, akadēmiskā airēšana. Un, jā, sasniegumi ir sportā. Protams, es par viņiem nevaru runāt tik brīvi, tāpēc, ka man liekas, ka, piemēram, sportisti, kas ir olimpiskajās spēlēs, tas ir kaut kas wow. Protams, man nav tik liela sasnieguma, protams, es gribētu, bet sasniegumi Latvijas mērogā ir un arī ārpus nedaudz tās, un par kuriem es priecājos un vēlos turpināt viņus attīstīt. Un tas viss ir tikai ar mammas palīdzību. Kas ir tas, ko tu gribētu šodien mūsu raidījumā pateikt viņai paldies? Tieši par ko? Es ļoti novērtēju to, un to, ko viņa māca, ir tas, kad viņa nemēģina nevienam iet pierādīt to, cik viņa ideāla ir, vai to, kas viņai ir, vai to, kas viņai nav. Viņa viņa dara, lai nodrošinātu bērnam vidi, lai viņš justos laimīgs, priecīgs un mīlēs to, kad viņam ir kāds, kas ir blakus. Un dzīvojot šādā ģimenē, es redzu to, ka es attīstos, augu un es esmu gatava attīstīt savus sapņus un ka man ir atbalsta plecs blakus. Un līdz ar to tas ir tas, ko es viņai ļoti novērtēju, to, ka viņa parāda to, ka dzīvē ir tev tik plašas durvis atvērts, ka tu vari visu sasniegt, ja tu vien to vēlēs. Un tas, kā viņa mūs spēj visus saturēt kopā, parādīt ģimenes sajūtu, varbūt citam tas ir kaut kas tāds
nav priekš manis, bet viņa iet un viņa parāda to, ka tas ir tik viegli. Liekas, ka tas viņai tik nesautīgi iet, ka tas patiešām, pats no sevis viss notiek. Bet nē, viņa patiešām tajā iegulda savu darbu, savu laiku, un tas ir tas, ko es visvairāk viņā novērtēju, jo viņa patiešām ir viss, kas man ir. Par to varētu runāt un stāstīt, bet tas patiešām nav izsakāms vārdos, cik tas ir forši būt ģimenē, un ka tu esi mīlēts, un ka tev ir vienkārši visas iespējas. Vai jums ģimenē ir kāds sapnis? Mēs šī gadā gribam aizbraukt visi kaut kur siltām zemēm. Mums tāds mērķis, ka mēs šogad tā izdomājam, ka mēs neterēsim naudu Ziemassvētku dāvaniņam, dzimšanas dienu dāvaniņam, bet visu to krāsim un uz Ziemassvētkiem aizbraukt kaut kur. Visi. Noteikti tic, ka jums arī tas izdosies, bet starp taviem auģbērniņiem ir arī bērniņi ar īpašām vajadzībām. Ja tu saki, tev bērni ļoti labi mācās un ir sasniegums sportā un tā tālāk, tad tur tu saproti, ka tās spējas ir ierobežotas, bet tu nesabijies no tā. Tu vienalga esi ar viņiem kopā un palīdzi. Jā, man tiešām, ka bērni ienāca, viens bērniņš ienāca 2 mēneši, arī viņam bija, tur jau nevarēja zināt, kas viņam pa problēmu viņam. Un vienam bija gadiņš, kad viņš ienāca. Tur arī vēl neko tā izteikti nevarēja saprast. Redzēja, ka kaut kas, bet netik briesmīgi, kad domā. Bet, viņi mūsu mājā nejūtās īpaši bērni. Viņi to pašu dara, ko visi bērni. Raksta, skaita un mēģina to. Sasniegumu viņi man mazais bērniņš nerunāja. Ļoti ilgi nerunāja, bet tagad tiešām ļoti liela sasnieguma. Viņš runā un pa daudz runā, kad citreiz domāt, labāk tu klusēt. Jā, tiešām ļoti, ļoti. Un lielais puika, viņam 15 jau gadi, jā, un arī diezgan jau, palīgs mājas ļoti liels. Tā. Bet kā viņš atrod to veidu, kur tu ko viņš spēja izdarīt ar savām spējām. Jā, ko viņš var izdarīt, bet viņš to dara un ar prieku viņš dara. Es saku, es nejūtu, viņš nav, mēs neuzskatām viņu, ka viņš ir īpaši bērniņš. Visi viņu uzskata, ka viņš ir normāls bērniņš. Jā, tā arī ir jādomā, bet jūs arī esat jau ar mums brīnumiņā kopā 6 gadus. Un apmeklējat atbalsta centru, tāpat bērniņiem ir pakalpojumi, ko izmantojat. Ko jums, ko tavai ģimenei ir devis brīnumiņš un kam to visu vajag, vai šis atbalsts ir nepieciešams? Nodarbības ļoti, ļoti palīdz bērniem, ļoti palīdz, es saku, tiem īpašiem bērniem tiešām ļoti palīdz, jā. Un bija tiem, protams, ir parastiem bērniem, kā pateikt, arī ir, pusauģu vecumā bija tādi, ka vajadzētu palīdzību, jā, bet, brīnumiņš mums tiešām palīdzēja ļoti daudz un, atbalsts ļoti liels no brīnuma. Un atbalsta grupas tev kā mammai? Ļoti izrunājums kādam, kuram problēmas, kā var risināt. Un tiešām var palīdzēt, palīdz to piemēra no citiem auģu ģimenēm, kā viņi tiek galā ar kaut kādu problēmu. Un vēl tu atklāji kādu noslēpumu, kad tu esi izmācījusies par jauniešu mentoru. Jā. Un kādi ir tie tavi plāni? Kā tu plāno viņus atbalstīt? Man vispār, godīgi sakot, ar pusauģim kaut kā ļoti, ļoti, ļoti tāds, vieglāk runāt ar viņiem, palīdzēt mācībās, kā palīdzēt, ko viņš grib sasniegt, palīdzēt viņam, lai viņš izklausītos, ko viņš grib, un tu viņam pastāstīt, kā labāk, ko darīt, un, Tu varētu arī atbalstu nodrošināt, teiksim, arī citiem bērniņiem, ne tikai savējiem pusauģiem, bet būt kā tāds atbalsta plecs arī citiem. Jā, tāpēc, ka ir citi bērni, tā kā man puika mācās Kuldīgā, un ir puišiem, tiešām viņš, kas stāsta manam bērnam, ka viņš tā un šitā pats ir tik forši, ka tev ir, un es tiešām, kā jebkurš zvans, es skrienu uz turienu, un viņiem nav tādu, viņi nezin, kam paprasīt, ko darīt tādā situācijā, viņam kaut kas notiek. Tad, kad bērni izauga, šitam uzņemtie bērniņi, tu katram nopērc uzdāvini dzīvoklīti. Es domāju, lai viņš jūtās droši, ka viņš nepaliks tās ielas un tiešām, ka viņam ir kaut kas savs, viņš, viņam ir, kur palikt, ja gadījumi kas, viņi kur tālu neaizgāja, protams, tas ir skaitās, ka viņam ir,
Un tas ir vienīgais, kas skaitās, ka ir, jā, bet viņi visi manā mājā līdz šim laikam vēl. Tā jau ir tā tava ārkārtīgi lielā vērtība, ka tu spēj iedot to siltumu, mīlestību, pieņemšanu saviem bērniem. Brīnumiņš virzīja arī tevi Latvijas lepnumam, tavu ģimeni. Mēs noteikti to turpināsim darīt, jo tu noteikti kā mamma, kā ģimene, kā tāda svētnīca, man gribētos teikt, es pelnījuši šo statusu un visus arī pārējos ordeņus, kāda vien var būt, jo tu esi darījis laimīgus 16 bērnus. Un es gribu tev teikt no sirds lielu paldies par tavu spēku izturību, vēlmi palīdzēt, būt kopā, lai bērniem ir drošs mājas. Paldies tev! Kļūt par uzņemošo ģimeni vari arī tu, un pirmais solis ir savā sirdī atvērt vēlme kļūt par mammu un tēti kādam bērniņam.